Un man neviens neļaus samelot, ir tīpaši tie, kas pazīst Lindu Kauliņu, mūsu sales masteru no Lielbritānijas. Viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kas vienmēr pateiks, kā ir. Viņa nemelo. Viņa vienkārši bliezīs, pierē, kā ir. Par to viņu daudz dievina, par to, par to viņu dažreiz grib piežmiegt, ja? Bet viņa ir tieši tāda, kāda viņa ir. Un Linda ir ļoti ilgus gadus daudz studējusi, apguvusi, izzinājusi šo te biznesa nišu. Un viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kas tieši par šo te biznesu, man liekas, zina visvairāk. Neskatoties uz to, ka varbūt daudziem te klātesošiem ir 20, 30 gadu pieredze tīkla mārketingā, bet Lindai ir šīs te zināšanas par globālās zināšanas par tīkla mārketinga uzbūvi, struktūru, domāšanu, ne šaurā vienas, divu kompāniju skata punktā, bet šīs nozares skata punktā. Tā kā Lindiņ, es dodu vārdu tev. Es esmu ieslēgusi, ka tu vari šērot savu skrīnu arī. Nu, tik būs. Šērot skrīnu, tagad Linda meklē un domā, kā to jādara. Tipiski! Es tik sen neesmu vispār Zoom izmantojusi, lai es šērotu, vienmēr piedalos tajos mītingos, bet es nezinu, kā šērot, vai kur ir tas share button, vai ne? Un tad ir screen. Jā, mēs tagad redzam tavu desktopu un varās vaļā, redzam, kad sāk vērties vaļā arī PowerPoints. Ļoti lēni, vai ne viss? Un tagad jūs neko neredzat, tikai zilas lietiņas. Jā, tagad zilas lietiņas mēs redzam. Ļoti skaistas zilas lietiņas, estētiski, kubiciņi, zili. Jā, jāsaka atklāti, es pirms šitās Zooma esmu tā pārnervozējusies. Ārā sākās vētra. Te mums sāka gāzt un sāka vējš puses. Nu, Roģiba visums reāli izpaužas laikapstākļos šodien. Man vispār ir ļoti tādas lietas šodien, ka piecēlos no rīta. Es taču ar tādu nodomu, jābūt tādam pozitīvam, es taču runāšu par kaut ko pozitīvu. Nē, Linda izkāp ar slikto kāju no gultas, viss pukšķi, rukšķi un viss ir slikti. Nu, neko. Tie, kas mani zina, es apsveicu, jūs zināt ļoti foršu cilvēku, mani. Bet, tie, kas nezina, mani sauc Linda Kauliņa, esmu no Madonas novada oriģināli Jaunkalsnavas, bet, jau kopš 2011. gada oktobra es dzīvoju Anglijā. Un iemesls, kāpēc es atbraucu uz Angliju, bija tikai viens, nekas cits. Es nebraucu te pelnīt naudu. Es braucu uz Angliju, lai es iemācītos angļu valodu. Un es to sasniedzu. Un man ir tā, ka es bieži vien kaut ko ieņemu galvā, to es daru. Mani nevar apstādināt. Un ir tādas lietas, kas man ir svarīgas. Un pirmā no tām lietām, kopš es atceros sevi 7 gados, ka kāds man uzdeva jautājumu, kas tu, Linda, gribi būt nākotnē, es viņiem visiem kā vienam pateicu būt laimīgai. Tas nav mainījies. Mans mērķis ir būt laimīgai. Un, protams, arī tad seko tas, ka es gribu būt brīva. Es gribu būt brīva, ka es varu atļauties ielikt lidmašīnā, mašīnā, vilcienā un ceļot. Bez uztraukumiem, kur es dabūšu naudu. Vai ne? Apciemot ģimeni. Un es gribu ieiet veikalā, ieiet online veikalā, pirkt kaut ko, neskatoties uz to, cik man naudas ir uz konta. Vai ne? Tās ir tās divas lietas, kuras man ir svarīgas. Būt laimīgai un būt brīvai. Bet ir vēl trešā. Trešā ir būt veiksmīgai. Un te es nerunāju par naudu. Veiksmīgs manā skatījumā ir tad, ka tev ir tava brīvība, tu esi laimīgs, un tev vēl ir plusā veselība. Un es te nerunāju tikai par fizisko veselību, es te runāju par mentālo veselību, ar kuru ļoti daudzi cīnās katru dienu, pat es cīnos. Tā kā es sākšu prezentāciju tagad ar savu pirmo slaidiņu. Un man te ir jautājums, ja jūs vēlaties, jūs varat čatā ierakstīt. Strādājot priekš kāda, tu esi aizstājams vai tu esi neaizstājams? Jo tad, kad es cilvēkam uzdodu šo jautājumu, protams, viņi saka, es neesmu aizstājams, es daru darbu visvairāk muļķības. Tiklīdz tu noliksi karoti, tevi aizstās. Tātad tu esi aizstājams. Bet šajā mārketingā tu esi tas brands, tu esi tā oriģinālā lieta, tu esi tā reklāma, tu esi tas,
nu, es pat nezinu, tu esi tas brands. Un tas ir svarīgi atcerēties. Un, jā, man patīk sevi uzskatīt par neaizstājamu. Es esmu autentiska, oriģināla. Man gan gribētos kādu dienu satikt tādu cilvēku, kas ir līdzīgs man. Kā es justos? Vai man tas cilvēks patiktu, simpatizētu, vai man viņš kāptu uz nervu? Bet es joprojām es satieku tiešām burvīgus cilvēkus savā ceļā. Tagad es vien biju Try Together pasākumā. Tās meitenes, ko es satiku, man ir tāda sajūta, ka es viņas gaidīju visu dzīvi, lai satiktu. Un, jā, ko es arī, kad es domāju par algu, es neesmu strādājusi kopš 2015. gada, nepriekš viena. Un mana pieredze darbā ir no 2011. gada līdz 2015. gadam. Tie ir 4 gadi. Man ir darba pieredze, strādājot priekš kāda. Un tad, kad es strādāju gan kā istabene, gan kā viesmīle, es vienmēr teicu, tas, ko viņi man maksā, viņi nosaka tā kā manu vērtību pa stundām, un man nepatika tā doma. Es strādāju vienkārši tikai tāpēc, lai izdzīvotu, lai eksistētu, lai paēstu, lai kaut kur aizbrauktu, lai aizietu patusēties. Un, protams, es par tīkla mārketingu vispār neko nezināju tajā laikā, bet es zināju to tad, kad man tiks maksāts tik, cik es smagi strādāju, tas noteiks manu vērtību citu cilvēku acīs. Diemžēl tā ir. Atkarīgs, kā tu ģērbies, kā tu sevi pasniedz, kādas ir tavas zināšanas, tur arī rodas tā vērtība cilvēku acīs. Un, jā, tā, kad es kļuvu par istabeni, man bija 21 gads, un tas bija mans pirmais patstāvīgais darbs. Un tas bija tad, kad es atbraucu uz Lielbritāniju. Man iepriekš darba pieredzes nebija. Un darbs bija grūts, kaitinošs, un es regulāri sev teicu tādu lietu. Ja es neatradīšu naudu, kā pelnīt, kamēr es guļu, es strādāšu, līdz es nolikšu karoti. Un es to nedomāju tā nopietni, es to vairāk domāju kā joku, jo es biju dusmīga pēc ballītēm ar paģiriņām, tur man jākop istaba, viss ir traki. Bet, nu, ko es darīju lietas labā? Es turpināju strādāt, jo man nebija tādu cilvēku apkārt, kuri varētu man paņemt un izvilkt no tās vides ārā. Un kamēr es tīrīju istabiņas, tā bija Hiltona viesnīca. Es par Hiltona viesnīcām zināju, nu jā, viņa pieder tur Parisas Hiltonas tur vectēvam, un ka viņš ir tas īpašnieks bijis, bet tad viņas ir ķēžu viesnīcas. Un tad es sāku analizēt, kamēr tīrīju istabiņas, nu cik daudz to ķēžu viesnīcu ir visapkārt. Nosaukums ir viens, bet ķēžu ir daudz. Tad cik tajās ķēžu viesnīcās bija menedžeru, supervizoru, tur tāda nozare, kur ir kā istabenes, tad ir bārs, virtuve. Un es tā sāku domāt, nu, es esmu tur pašā apakšā, es esmu istabena, es esmu cilvēks, kas reāli strādā par mazāko summu, vergo smagas stundas, strādā reāli vissmagāko fizisko darbu, bet man atlicina to, ko, cik tev ir tā vērtībiņa, vai ne? Nu, un tad es arī biju kā viesmīle, viesmīles darbs man patika, bet es tur menedžerus saucu uz mītingiem, es viņiem biju kā sāpe dibenā, tāpēc, ka man nepatika tas, kā viņi izturējās pret darbiniekiem kopumā. Es nevaru izturēt to, ka cilvēki apbižo otru cilvēku, un mūsu menedžeru sistēma tiešām pazemoja tos, kuri bija servanti. Tie bija viesmīļi, istabenes un visi tie, kas mazgāja trauks un tādā garā. Un saprot, mani tas kurināja līdz kaulam. Un tad es, protams, 2015. gadā es sāku savu biznesu. Es strādāju kā terapists, es biju gan kā masāžas terapists, gan kā counselor, kas manā izpratnē laikam latviski ir padomdevējs. Es psiholoģiski ar cilvēkiem strādāju, es dzirdēju tādus stāstus, ka es domāju, kā es vispār naktī varēju pagulēt. Cilvēki pie manis nāca raudāja, viņi pat vienkārši gribēja pabūt ar mani vienā istabā, lai viņi varētu izrunāties. Nu, tad es arī darīju to psihologa darbu. Un man ir viens labs bonus. Es māku uzsākt sarunu
ar jebkuru uz ielas. Uz jebkuru? Nē, es neteikšu, ka jebkuru es esmu baigi izvēlīga arī par svešiniekiem. Jo, ja man kāds svešinieks iet pretī, un man ar viņu nav tās enerģiskās savienības, es viņam neiešu klāt, bet varbūt tāds cilvēks, kas vienkārši pats var stāvēt malā, un es viņam pieiešu klāt. Man nav bailes pieiet svešiniekam klāt. Vai es pieiešu savam tuvākajam klāt ar to pašu jautājumu? Nē. Es drošāk jūtos ar to svešinieku, jo es zinu to, ja viņš man pateiks vārdu nē vai kaut ko tādu, es pagriezīšos, aiziešu, un es sapratīšu to, ka viņš mani vairāk nesatiks. Ja arī satiks, gan jau satiks ar tādu iemeslu tikai tāpēc, ka viņam bija iespēja, viņš to nokavēja, bet viņam ir iespēja atgriezties. Un jā, par bailēm. Es tagad lasu grāmatu, iepazīstu savu slimību, un tā ir grāmata par zemapziņu. Un manā skatījumā es uzskatu to, ka bailes nav īstas. Es esmu to novērojis daudzās cilvēku uzvedības formās, pat tad, kad es eju ar Česteru pastaigāties, viņš ir boksera suns, nu cilvēki iega boksera suns, viņi jau iztēlojas kaut ko, kas nav patiess, viņi iesaitās bailes, un tās bailes ir tas smadzeņu uzdevums, lai tevi pasargātu no bīstamām situācijām. Bet cik tad ir iespējams, kāda ir iespējamība saņemt to bīstamo situāciju? Tur ir 50/50, ja ne pat mazāk. Un kas tad ir tas bīstamais ar ātomiju biznesu? Tas ir tev bailes būt kritizētam, tas, kad kāds, kurš 10, 20 gadu strādā priekš kāda cita, saņem to atalgojumu, sāks redzēt to, ka tu ej pa pakāpieniem uz augšu, centies darīt kaut ko ar savu dzīvi. Tu baidies no tā, ka viņš tevi nosodīs. Kāpēc tev būtu jāuzņem kritika no cilvēka, kura kedās tu negribi staigāt? Ja tevi sāk kritizēt kāds, kas dara darbu, ko tu negribētu darīt, par te uztraukties. Ātomī, tu esi pats savu boss. Tu nosaki, kā tu strādā, cik intensīvi. Un tu pats sev saki, kādu algu tad es beigās gribu saņemt. Un atceries to, ka nabadzīgā, un es te nerunāju par naudu, es te runāju par to, cik cilvēks ir izglītots tā kā zināšanās, uztverē pret dzīvu. Un te es saku, ka nabadzīgā cilvēka domāšana, tas nav par naudu, ir tas, ka pilnīgi viss ir skam, visi tevi cenšas apkrāpt, visi tev grib nodarīt pāri, bet turpretī bagātā cilvēka domāšana, kuras atkal nerunāju par naudu, ir tas, te ir iespēja, ko nu lai dara. Jo kā sanāca tad, kad es strādāju kā tas terapists, nauda bija vienkārši bomba. Nauda man bija tik daudz, ka es viņā varēju vaļāties. Man tagad ir pat kauns iedomāties, ka man tā nauda tika dota, bet es viņu izniekoju. Un es vienkārši eju un daru, un saprotu, man nekādas zināšanas nebija par to, kas ir tas tīkla mārketings, kas ir kompānijas. Mani vienkārši uzaicināja uz sarunu cilvēks tajā laikā ar citu kompāniju. Man patika tā vīzija, es redzēju vīziju, es redzēju, viņiem ir tādas iespējas, pirms es vispār sāku klausīties, ko man saka, man jau radās vīzija, kā veidot biznesu. Diemžēl es iegrābos, es pavadīju tur 4 gadus, es nesaņēmu ne santīmu atpakaļ, un es pazaudēju 25 000, bet es pateikšu atklāt, es uzņēmus atbildību. Es nesāku skraidīt riņķī un sūdzēties par to, zini, tīkla mārketings, tās ir piramīda lietas, šitais un tas. Ir tā, ka tajā biznesā ir veiksmīgi cilvēki. Ir cilvēki, kas veido biznesu un viņiem sanāk. Es uzņēmos atbildību. Un es nečīkstēju, neskrēju riņķī, un es nekad nesaucu to kompāniju vārdā un nenozaimoju, jo es uzņēmos atbildību. Es nedarīju kaut ko pareizi, bet tad man, protams, radās iespēja, es satiku Diānu, un man uzradās Atomija, kur es piešāvos. Es vairāk tagad esmu no oktobra, no septembra izdarījusi vairāk nekā jebkad savā dzīvē 4 gadu laikā. Un man patīk izaicinājumi, veidot savu biznesu, tas ir izaicinājums. Katru dienu tev ir jāizaicina sevi, kā piemēram šodien. Es te ar slapju muguru, krūzītēm skraidu riņķi, ak, Dievs, zums, kā nu būs, kā nu es runāšu latviski, ka man ir grūti izteikties. Un tad man tā likās, te es sāku tās bailes
sev taisīt galvā, kuru nav. Piemēram, tagad es arī godīgi pateikšu, iekšā viss kratās. Ir savas tās šaubiņas un bailītes un tā, bet vienkārši ej un dari. Un, jā, nērtās situācijas, tās ir tās, kas man ļauj pieaugt. Tās ir tās, kas mani stimulē iet un darīt, jo man patīk tas, ka es to nērto situāciju drīz varu pārvērst par tik komfortablu lietu, kuru es varēšu darīt vienkārši pieceļoties 3 naktī, kāds man ir buhņīs augšā un teiks, Linda, vai izdarīt šito, piecelšos un iešu. Es gribu tādu treniņu, jo es domāju, arī tāpat ir armijā. Tu ej armijā, tev tur bailes, kājas trīc, bet tevi tur trenē, līdz tu paliec šitāds, un tu ej un dari. Tas ir jebkurā darbā, vai ne? Tā kā darbs ar sevi, I'm on it. Un tad, kad es pieļauju kļūdas, es zinu, ka es no viņām mācīšos. Jo tie, kas nepieļauj kļūdas, vai viņi iztēlojas, ka viņi nepieļauj kļūdas, ka viņi ir misters un misis perfektie, tad jūs kaut ko nedarat, vai ne? Man liekas, jūs vispār neko nedarat, ja jūs esat tik augstprātīgi par sevi. Jo tie cilvēki, kas pieļauj kļūdas, tie ir tie cilvēki, kas kaut ko dara. Tas ir pilnīgi par visu. Un šis slaidiņš, kur es te paliku, es uzkāros. Aha. Nu, vot. Mana foršā tēma alga. Tā reāli ir narkotika. Tā ir narkotika, ko tev darba devējs maksā pietiekoši, lai tu varētu izdzīvot, un pietiekoši, lai tu neaizietu prom no darba. Alga reāli ir sapņu iznīcinātājs. Ar ātumī tavs naudas čeks ir atkarīgs no tā, cik nopietni tu esi nolēmis veidot savu biznesu. Un tie, kas reāli čīks, tīkla mārketings ir šītais, tīkla mārketings ir tas, nesaprot biznesu, tā kā Diana reāli teica. Viņi nesaprot. Viņi sāgrābstās citu cilvēku viedokļus, un tad viņi sāklausās tur visādas glupas žurnālistes, ka tur, tīkla mārketings, tā ir piramīdu sistēma, vai ne? Bet ir arī tādi cilvēki, kas ir bijuši šādā biznesā. Un ko viņi dara? Viņi iemērc savus kājas īkšķīšus, tur ķap. Ne jau to, ka viņi pateiks, tas nav priekš manis, es labāk to nedarīšu. Nē, ir tādi arī īstenībā, kas to atzīst. Bravo viņiem. Bet ir tādi, kas šitā te pievienojums šitam biznesam, un viņi sabojā to biznesu tikai tāpēc, ka viņi ir ņuņas un nīkuļi. Ne jau tas, ka viņi atzīsies to, ka man nesanāk, es padošos, pretēji, viņi sāk vainot biznesu. Fuj viņiem! Kā vecas tantes. Un zini, kas ir? Es teicu par to iepriekšējo kompāniju, kurā es biju. Es uzņēmos atbildību. Es nekad nenozaimoju, nepazemoju vai neesmu dusmīga uz otru cilvēku vai otru kompāniju, tikai tāpēc, ka man nav tās. Man ir expectations, es nezinu, kā ir latviski, tas, ka man ir, es esmu uzstādījusi savu skatu uz kādu cilvēku, un tad viņš mani var sāpināt tikai tāpēc, ka man ir uzskati, ka viņš darīs šitā. Tas pats ir par kompānijām. Tie cilvēki, kas neuzņemas atbildību par savu dzīvi, par savām darbībām, laikam ir laiks lasīt tādas grāmatas, kā lasa Linda par savu zemapziņu. Un it īpaši atcerieties, pierakstiet, ja vēl neesat izlasījuši šito grāmatu, iepazīsti savu slimību. Tur nav tikai par slimībām, tas ir par zemapziņu. Nu, un ko es vēl gribēju pateikt? Ja kāds no jums šitajā čatā, variet man rakstīt privāti, bet tie, kuri man pateiks kaut vienu darbu, kur tev ir jāiet strādāt priekš kāda cita, tas 9 līdz 5 darbs, vai ne? Parādiet man kaut vienu cilvēku, kurš tajā darbā paliek veiksmīgs, turīgs, pašpietiekoši, ka viņam ir savs laiks, ko viņš var menedžēt, un ka viņš saņem to naudu, un viņam ir tā brīvība, ka viņš var darīt tās lietas, ko, piemēram, skolotāji nevar darīt. Skolotājiem ir jābūt uz vietas, viņam ir jāmāca. Nu, tas ir cits darbs, bet man vajag tādu darbu, kurš ir no 9 līdz 5, kurš tiešām tev dot iespēju kļūt veiksmīgam, un visu to, ko es iepriekš minēju pašā prezentācijas sākumā. Es uzreiz iešu strādāt kaut vai 50 centi. Nu, nopietni, parādiet man to darbu. Tāda darba 9 līdz 5 nav. Esam pie beigām par atomiem. Un, jā, kā jau jūs redzat, es šo informāciju atradu
internetā. Es viņu atradu tieši Amerikas interneta vidē. Es negarantēju to, ka es varbūt kaut kur neesmu pieļāvusi kļūdas, bet es viņus izlasīju, skatījos, salīdzināju un visu izdarīju kā nākas. Un te man ir jāsaka, Ātomī joprojām paplašina savu marketu. Un tāpēc, ka kāds čīkst un pūkst, uj, piramīda, uj, man nav laika un šitādas lietas. Un tu man tāds jautājums, tu domā tikai tāpēc, ka tu urkšķi un purkšķi par to, ka datumi un visas citas ir piramīdas sistēmas un vēl kaut kādas tādas lietas. Tu domā, tas biznes tikai tāpēc dēļ tava tā mazā piramīda iedoklīša pārstās eksistēt, ka bizness tai kompānijai vairs neaugs? Aizmirsti. Ātomī katru dienu pievienojas jaunāki, foršāki, dedzīgāki cilvēki, kas palīdz augt gan kompānijai, gan atļauj veidot biznesu pašiem cilvēkiem. Un tā kā beidzam čīkstēt, daram kopā, uzsāc to savu papildus ienākumu biznesiņu. Ar Ātomī strādā tā entuziastiski, ar atdevi, līdz tu varēsi teikt reāli ar dievas vai strādāt kā savu hobiju, to darbu, ko tu dari līdz šim, to 9 līdz 5. Nu viss! Tas viss, kas man bija jāpasaka, es tev laikam nomakājos, man to enerģiju vajadzēja izdot tikai tāpēc, ka es esmu tik nervoza. Es ceru, ka jūs... ja jūs varat vēl čatā ierakstīt vai arī izteikties pēc tam, kā jūs domājat, kas ir pats grūtākais darbs pasaulē? Viens tur teiks, policists, jā, viņš ir bīstams. Nē, nav. Skolotājs. Jā, tie sīkie var sakrist uz nerviem, bet nē! Istabene. Tu strādā smagi, bet tu nomet svaru, tu paliec fiziski fit. Es biju slaida, kad es biju istabene. Nav arī tas. Pats smagākais darbs ir darbs ar sevi. Un tev ir sevi jāizaicina. Tas ir par visiem cilvēkiem, kas iet uz sporta zāli. Viņi sevi izaicina, jo viņiem ir mērķis sasniegt to. Viņi grib kļūt fit. Mans mērķis ir tie 3. Būt laimīgai, būt brīvai un būt tai veiksmīgai. Tas ir mans mērķis, un mums katram ir savs mērķis. Bet ejam, daram un sasniedzam to mērķi, ko mēs gribam. Un arī ir tas, ka darbs ar sevi ir tas darbs īstenībā, kas atmaksājas visvairāk. Un atkal es te nerunāju par naudu. Katru dienu es daru darbu ar sevi. Izaicinu, psihoju, priecājos, bet vienkārši eju un daru. Ko man zaudēt? Bailes nav īstas, vai ne? Tā kā bravo, bravo, bravo. Es ceru, ka jūs izbaudījāt. Nezinu, cik es te ilgi novābuļoju, bet bija interesanti, vai ne? Paldies! Paldies, super, tu riktīgi uzspridzināji. Paldies, paldies, paldies. Absolūti nebija jūtams, ka tu esi uztraukusies. Tu esi liels, liels malacis. Tā kā, viss papal, zaičik, papal. Mēs noteikti gribēsim atkal dzirdēt tevi un dzirdēt jaunas tēmas un jaunas izvērstas tēmas.